Esmu Agris Bitāns, vadu globālu biznesa advokātu biroju Evershed Sazman Bitāns, kurš jau 25 gadus palīdz dažādos komerctiesību jautājumos. Šodien mana saruna būs par mākslīgo intelektu, vai mākslīgais intelekts ir draugs vai drauds, un ko ar to darīt. Labdien, Agnika, paldies par dalību mūsu podkāstā, un šodien mūsu tēma ir mākslīgais intelekts. Un gribētos dzirdēt speciālista un praktiķa arī viedokli un idejas par to, kas ir mākslīgais intelekts, kādi ir draudi, kādi ir izaicinājumi šajā tēmā vai jomā mums saistībā ar mākslīgo intelektu. Un pirmais ievadam, kas ir mākslīgais intelekts? Vai jebkas, kur darbojās programmā un kaut kāda melna kaste, automātiski ir mākslīgais intelekts? Jā, ļoti labs jautājums. Paldies par uzaicinājumu. Ļoti skatos jūsu raidījumu, sekoju līdzi. Prieks šeit būt. Par mākslīgo intelektu. Jā, esmu reāls praktiķis. Mēs jau strādājam 12 gadus ar mākslīgo intelektu, un visus gadus es saku, ka nekāda mākslīga intelekta nav. Un tas ir absolūti mīts. Un tad, ja mēs tā mēģinām mazliet ieskicēt, kas tas tāds ir, kas tā ir par tehnoloģiju, kāpēc mēs viņu saucam par mākslīgu intelektu, tad es teiktu, ka viņa būtu aprakstāma sekojošā veidā, ka kaut kādu labu laiciņu atpakaļ, pagājušā gadsimta 58. gadā bija prezentēts pirmais mākslīgā intelekta, tā teikt, nosacīt mākslīgā intelekta modelis, kas ir spējīgs apmācīties. Un tad no tā tālāk, ejot uz priekšu, mākslīgais intelekts viss visādi ir attīstījies, ir kāpumi, ir kritumi bijuši, un tagad mēs piedzīvojam atkal milzīgu kāpumu, jeb to saucamo hypu, kad visiem liekas, ka mākslīgais intelekts būs tas, kas tagad nāks un visu ko apgāzīs un sajauks tās kārtas ar vietām. Patiesībā nē, tas ir normāls instruments. Un kā tad tas darbojās? Neironu tīkli, kāpēc mēs viņus saucam neironu tīkla? Sistēmas, kas izmanto neironu tīklu mākslīgā intelekta sistēmām, tāpēc, ka divi iemesli. Pirmais, šis mākslīgais neirons atdarina dabisku neironu, tātad kaut kādu informāciju saņem, kaut kā viņu pārveido un atdod tālāk. Un otra lieta, šādas sistēmas, lai panāktu, ka viņas kaut ko dara, mēs mācām, nevis aprakstam stingri. Tiksim, tādam vienkāršam cilvēkam, droši vien, ka kāds ir lietojis Excel, zina, kad raksta formuliņas. Ja tur kaut kas ir tā, tad kaut kas tiek aprēķināts, neaprēķināts, darīts, nedarīts. Tad mākslīgu intelektu mēs nebūvējam aprakstot stingri, ja tajos saucamos likumos bāzētos lēmumus, bet mēs viņu mācām. Un šīs divas lietas ir tās, kas saka, kāpēc tās sistēmas ir mākslīgā intelekta sistēmas. Mēs viņus kaut kur atdarina mūsu smadzenes un mēs viņus apmācām. Mūsdienu sistēmās šādas neironu tīklu modeļi ir tikai daļa no. Tur ir daudz vēl visa kā cita, un tāpēc es teiktu, ka šīs sistēmas mēs saucam par mākslīgām sistēmām lielā mērā tāpēc, ka tas ir moderni. Bet pēc būtības viņas ir spējīgas, un jā, tā ir taisnība, viņas ir spējīgas darīt daudz vairāk nekā iepriekš klasiskas tādas uzskaitas IT sistēmas, kuras mēs esam būvējuši pēdējos 30 gadus. Tas ir tas galvenais iemesls. Tā vienkāršot ņemot, tātad, ja mēs kādreiz skrūvējam reģipsi ar parasto skrūvgriezni, tagad mēs viņus skrūvējam ar elektrisko skrūvgriezni. Un viņas ir spējīgas darīt kaut ko daudz vairāk, ātrāk, labāk, bet tas vienalga ir instruments. Te ir jautājums par terminu, jo jēdziens mākslīgais intelekts paredz kā divas lietas, ka ir kaut kāds intelekts, tad spēja patstāvīgi kaut kādus pieņemt lēmumus, radīt kaut ko jaunu, un ka tas ir mākslīgs. Jā. Skaidrs, ka tur apakšā ir doma, ka tas nav cilvēks, un patiesībā tur nav intelekts tādā izpratnē, kā mēs domājam, lai gan tehnoloģiski saka futūristi, ka mēs tuvojamies tam līmenim, bet ka tur apakšā tāda informatīvā tehnoloģiskā sistēma, kas veiktspējas ziņā pietuvojas vai vismaz rezultātu ziņā parāda ir diezgan tuvu tam rezultātam, ko varētu darīt cilvēks vai cilvēkveidīga būtne. Tas nozīmē, ka mēs nevaram teikt, ka mākslīgam intelektam ir intelekts tā, kā mēs to attiecinām uz cilvēku, un ka tas nav tiesību subjekts, jā, bet tā ir tomēr sistēma, ko rada cilvēks. Es noteikti piekrītu šādam apgalvojumam. Jā, tas ir veids, kā tiek pasniegta informācija, tas ir veids, jeb algoritmu kopa, kas ļauj analizēt informāciju pilnīgi citādāk, nekā mēs to esam līdz šim pieraduši darīt. Bet nevar teikt, ka tas ir kaut kas ļoti jauns, jo, kā jau es teicu, pirmās šādi modeļi radušies jau gandrīz 100 gadus atpakaļ. Tad tas nav nekas tāds super unikāls pēdējos 10 gados.
Bet tam uzmanība pēdējā laikā tiek pievērsta, jo šīs sistēmas ļauj ne tikai automatizēt, bet arī pieņemt kaut kādus lēmumus, kas mums visdrīzāk vajadzētu atvieglot mūsu dzīvi. Jā, tā ir taisnība. Un kāpēc? Lielā mērā tas ir saistīts ar to, ka mums ir daudz lielākas kalkulācijas jaudas pieejamas, ko pēdējos 10 gadus nekā tas bija iepriekš. Ja iepriekš šādas mākslīgā intelekta sistēmas spēja attīstīt, uzlabot vai kaut kādā veidā pilnveidot universitātes, tādēļ, ka viņām bija pieejama kaut kāda lielāka kalkulācijas jaudas vai lielās korporācijas, kurām bija daudz naudas, lai viņas varētu būvēt šādas mākslīgā intelekta sistēmas, jeb mācīt, tad šodien, jeb apmēram no 2012. gada, tās datoru kalkulācijas jaudas ir pieejamas arī mājās, pietiekoši, lai mēs jau varētu kaut ko sākt būvēt. Nemaz nerunājot par kaut kādiem mazākiem IT uzņēmumiem, kas jau spēj atļauties kaut ko vairāk. Un jā, šādas sistēmas ir spējīgākas kognitīvā tādā perspektīvā. Ja, teiksim, iepriekš cilvēkam likās, ka īsti aprakstīt likumos bāzētu sistēmu, kādā veidā izdarīt lēmumu starp vienu redzamu attēlu un otru, piemēram, stikla taras kvalitātes kontrolē, tad tas bija ārkārtīgi sarežģīts uzdevums, un to praktiski nebija iespējams izdarīt. Tāda mūsdienās, jau izmantojot šo tā saucamo mākslīgo intelektu, mēs spējam iedot šo aprakstošo informāciju daudz plašāk, niansētāk, tieši pateicoties apmācības pieejai, jeb metodikai, kādā veidā mēs to sistēmu būvējam. Tātad sistēma rada sevī pati funkcionālos vienumus, balstoties uz šo apmācības visu to metodiku, ko mēs darām, kā mēs gatavojam datus, kā mēs mācām, kā mēs pārbaudām, ka sistēma ir spējīga vai nav spējīga pietiekošā līmenī darīt kaut ko, kas iepriekš likās piemīt tikai cilvēkam. Te mēs skatāmies vispārīgi, atbrīvos mūs no vienveidīga, monotona un mazvērtīga darba. Tas ir jāņem vērā vispārīgi, un loģiski ir kaut kādas profesijas, kuras tas skars vairāk un kuras skars mazāk. Bet kopumā tas nozīmē, ka ar augstu pievienoto vērtību, augstu intelekta jomu profesijām būs turpmāka dzīve, vismaz vajadzētu būt lielāks pieprasījums. Piemēram, jurisprudencē zudīs pieprasījums un būs ļoti grūtāk jaunākiem juristiem tikko pēc universitātes beigšanas iegūt savu vietu profesijā, jo nebūs pieprasījumi pēc sprieduma atlases, informācijas vākšanas, vienkārši līguma gatavošana, būs pieprasījums pēc daudz augstākas pievienotās vērtības juridiskās palīdzības līmeņa. Man ir dati no kolēģiem ārzemēs, pieņemsim Lielbritāniju un ASV. Tur, kur ir precedenta tiesības, viņi ievadīja mākslīgā intelektā šo informāciju, un tas, ko viņi konstatēja, ka prognozējamais rezultāts, kā būtu jāizspriež konkrētā lieta, mākslīga intelekta gadījumā bija tuvu 90% un cilvēks veida 70%. Ja? Bet vai mēs sagaidīsim, ka tiesneši būs mākslīgais intelekts? Cerams, ka ne, bet to mēs nevaram zināt. Ja? Kaut kādām vienkāršākām lietām par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem visām pāriem, iespējams, ka to pieņems kādreiz roboti. Bet par to, vai izdomā vai neizdomā pats, atkal praktiska lieta no ASV, kur palūdzot mākslīgam intelektam sagatavot tiesu runu, tas ģenerēja neesošus tiesas spriedumus, kā rezultātā tiesnesis piemēro sankcijas pret juristiem. Tā kā teikt, ka mākslīgais intelekts neizdomā pats, izdomā, tā sauc par halucinācijām, jo viņiem gribas izpatikt. Ja viņam trūks informācijas, viņš rada to informāciju vietā, un šis risks ir gana liels, vai ne? Precīzi, manuprāt, jūs esat uzķēruši kā reizi šo te momentu, ka mākslīgais intelekts ir radīts un viņš cenšas izpatikt tam, ko mēs gribam dzirdēt. Un viņš ir iemācīts, ka laba atbilde satur kaut kādas atsauces, un ja tās atsauces viņš nevar atrast, parasti cilvēkiem patīk 3 līdz 5, un tad viņš 2 pieģenerē klāt. Un tāpēc, ka 3 atrada, 2 pieģenerē. Protams, ka tam visam ir veidi, kā tagad meklē tā, lai arī būtu tīri faktoloģiski pareizi šādi asistenti, bet tā ir absolūti taisnība. Domājot par tiesnešiem un tā tālāk, es domāju, ka šādi te mākslīgā intelekta kaut kādi asistenti varētu būt, kas ļauj, jeb norāda šiem te kaut kādai kolēģijai, klausoties, vai jūs neesat pazaudējuši objektivitāti, vai nav parādījies kaut kāds subjektīvais elements iekšā, kas ļauj tā kā sajust to temperatūru un saprast, kur mēs esam, bet es nedomāju, ka pilnībā pāries šādu te lēmumu pieņemšanu tīri robotu rokās.
Tam ir dažādi un vairāk iemesli, tostarp arī kā viņu apmācīt tālāk. Ir precedenti, ir lietas, kas mainās, dzīve mainās, kultūra mainās, izpratne par to, kas ir labs, slikts mainās. Tas viss mainās laikā, un mākslīgajam intelektam būtu jāmācās līdzi, kamēr viņš mācās post faktum, tātad mēs ejam pa priekšu, un viņš pēc tam. Tikmēr viņam vienmēr bija pietrūks informācijas. Ja mēs viņam ļausim mācīties līdzi, tad viņš var aizskriet pa priekšu ne tajā virzienā, kurā mēs gribam iet. Un te sākās visādas tās jocīgās lietas, par kurām tu jau minēji, ka mākslīgais intelekts savā starpā runājoties var vispār izdomāt jaunu valodu. Tās ir visas tās lietas, kāpēc es domāju, ka tas nebūs tik vienkārši. Tas, ka šobrīd noteiktos statiskos apstākļos mākslīgais intelekts uzrāda ļoti augsts rezultāts, tas ir līdzīgi, kā mēs par ekonomiku runājam pēc fakta. Tad, kad mēs esam pieredzējuši kaut kādu ekonomiskus notikumus un faktus, mums liekas, ka jā, mēs spējam viņus izskaidrot, bet kaut kā to ekonomiku uz priekšu prognozēt mēs vēl joprojām nevaram. Un es nedomāju, ka tas būtu. Es domāju, ka šeit ar to ir tieši tas pats. Ir lietas, kuras viņš dara labi, un kā instrumentu es domāju, ka viņi izmantos plaši. Es domāju, ka kaut kādas darba vietas likvidēsies, bet es nedomāju, ka viņas izspiedīs cilvēku ārā. Es domāju, ka cilvēki, kas izmantos mākslīgā intelekta asistentus, varētu būt efektīvāki, līdzīgi kā amatnieki, kas izmanto elektriskus skrūvgriežņus. Un viņi varēs saražot vairāk, kvalitīvāk, labāk. Bet tomēr amatnieki, cilvēki konkurē savā starpā. Ja mēs runājam par autortiesībām saistībā ar mākslīgo intelektu, tad klasiski varētu teikt, ka viss atbildes ir zināmas, jo pamatprezumpcija ir, ka autortiesību subjekts ir fiziska persona. Tātad nevis sistēma, nevis mākslīgi, nevis dzīvnieks, bet cilvēks, jo tiek prezumēts, ka radošums piemīt cilvēkam. No otras puses, industrija pieprasa vai vēlās mainīt šo pieejamību, un redzēsim, varbūt nākotnē tas tiks mainīts. Kā mēs zinām, pieņemsim attiecībā uz datorprogrammām ir nedaudz atšķirīgs regulējums. Nav izslēgts, ka būs jāmeklē arī kaut kāda nākotnē regulējuma izmaiņas vai adaptācijas attiecībā uz mākslīgo intelektu. Un te man ir provokatīvs jautājums pretī. Kā to var pierādīt? Var. Jo tā ir, teiksim, saprotot mazliet to tehnoloģiju, tā ir viena no lielākām problēmām, un es domāju, ka tas ir, ja teorētiski iespējams, tad kā minimums ārkārtīgi dārgi, un praktiski es nevaru iedomāties, kā es varētu, piemēram, mūsu PR aģentūru, kas mūs apkalpo, spēt vispār izkontrolēt, vai viņa ir tīšām, netīšām nopludinājusi caur šādiem asistentiem kaut kādu komercnoslēpumu vai nē. Jo kā tad var to secināt, ja nestāv aiz muguras ar svecīti rokās un nepieķer pie rokas? Ir dažādas metodas, kā ir viena lieta post factum, mēs nokonstatējam, salīdzinām un izējas dati, jo tiešām ir daudz pasaulē stāstu, ka ir radīti līdzīgi izgudrojumi ar laika nobīdi un neatkarīgi, un par atklājēju vai par personu, kuram pieder tiesības, tiek fiksēts pirmais, kas to izdarīja. Ja? Tā ka arī netīšām var arī pārkāpt citas personas intelektuālo īpašumu tiesības. Tā ir tieši problēma, ka netīšām pārkāpt, bet es saku, mēs teiksim šobrīd no tādā tehniskā puses neredzu tieši tos instrumentus, bet varbūt, ka viņi ir izdomāti. Pie tā var strādāt, jā. Ko darīt Latvijas uzņēmējiem, kas domā par mākslīgā intelekta izmantošanu, vai paši grib ražot, vai piedalīties? Kam pievērst? Kādi ir tie pieredzes, kaut kādi ieteikumi? Jā, tad es teiktu, ka tāda pirmā, pieņemot, ka mēs pirmo kategoriju, ko es apskatītu, būtu uzņēmējs, jeb uzņēmums, kas lieto mākslīgā intelekta sistēmas. Un tātad atceramies, ir prognozējoša mākslīgā intelekta kaut kāda sistēma. Viņa ir ļoti specifiski šauri pielietota, un tad ir tur visādas drošības lietas, kas ir, piemēram, robotiem sēdz jāapceļ apkārt un tā tālāk. Es nedomāju, ka tur varētu vispār būt kaut kāda problēma, kā ārpus kaut kādas ikdienas tādas darba drošības konteksta. Uzņēmumi, kas sāktu lietot ģeneratīvo mākslīgo intelektu vai jau lietot, tad gan es teiktu, ka pirmais tas būtu šīs intelektuālais īpašums, par ko rūpēties. Un šeit vismaz mēs pie sevis skatāmies uz to sekojošā veidā. Es nevaru izķert, lai mani darbinieki neizmantotu šādus. Tātad man ir variants aizliegt vispār, bet to es faktiski nevaru izdarīt. Tātad, ja darbiniekam es varu aizliegt darbā lietot kaut kādu asistentu, tad es diez vai varu aizliegt viņam uz privāta telefona vai viņa datoru to lietot. Un tā vai citādi es nevaru nokontrolēt to situāciju, ka tiks vai netiks lietots
kāds no asistentiem mākslīgā intelekta, un informācija varētu vai nevarētu noplūst. Un savukārt otra puse ir tā, ka, ja mēs sniedzam pakalpojumu klientam, tad kā nodrošināt sevi, ja pasargāt arī pret klientu, ka mēs neesam pārkāpuši kaut ko radot priekš klientu un nododot tiesības. Teiksim, mēs ražojam sistēmas, mēs nododam visu intelektuālo īpašumu saviem klientiem parasti. Tad kā saprast, ka mēs esam nodevuši, bet vai mēs drīkstējām kaut ko nodot, vai mēs neesam pārkāpuši paši kaut ko nododot? Tad es teiktu, ka šīs divas lietas mēs viņas regulējam caur administratīvo galu. Mēs liekam līgumos ar klientu, ka mēs izmantosim šādas asistentus, un klients ir informēts, un viņš piekrīt. Ja viņš nepiekrīt, tad ir jārēķinās, ka kaut kas būs dārgāk, kaut kas būs ilgāk, kaut kas būs sarežģītāk. Bet tad arī mēs visu taisam priekš klientu, un mēs ierobežojamies. Tāds dzīvē vēl līdz šim nav bijis vispār. Situācijas. Savukārt otra puse ir, kā panākt arī, ka tas darbinieks to dara atbildīgi un kvalitatīvi, tad arī tur mēs liekam iekšā darba līgumā, ka darbiniekam ir jāskatās līdzi, un viņš nedrīkst būt, jeb izmantot tādus asistentus, kur asistents šo informāciju iekļauj savās apmācību kopās. Skaidrs, ka mēs nevaram tam visam izsekot līdzi. Tas ir tas jautājums, ko es minēju, kā pierādīt to, bet mēs paļaujamies uz to, kas tiek rakstīts lietotāja licencē pie šiem asistentiem, ka ja mēs tur izslēdzam tādus un tādus tos režīmus, tad tie dati netiks iekļauti. Tas ir labākais, ko mēs šobrīd varam kā tāds praktisks uzņēmējs, ko es varu izdarīt. Un tad tiem uzņēmējiem, kas izmanto, teiksim, savu biroju darba efektivitātei, kā reizi šādus ģeneratīvos tīklus, es kā reizi ieteiktu šādā pašā veidā skatīties, tātad liekot daļu atbildības uz savu darbinieku un arī informējot klientus līgumos, ka tiks izmantot šādi aģenti, asistenti, laikam tā korekti pēc definīcijas viņus saukt. Pretējā gadījumā nav iespējams tam visam praksē izsekot līdzi. Kā jebkura lieta, ja mēs to mākam lietot, tad tas ir draugs. Savukārt, ja mēs nemākam lietot vai lietojam ļaunprātīgi vai izmantojam ļaunprātīgi nepareizi, tas var kļūt par draudu. Nevelti arī mākslīgā intelekta aktā viens no pamatprincipiem ir ne tikai cilvēka aizsardzība, bet arī cilvēka kontrole pār mākslīgā intelekta sistēmām. Tad ir svarīgi, ka pastāv sistēma kontrolēt, jo ja mēs palaižam nekontrolējumu sistēmu, mēs nezinām, kāds būs iznākums. Vai ir vēl kādi riski, kas jāņem vērā strādājot ar vai radot mākslīgo intelektu sistēmas? Jā, divas lietas. Ja mēs runājam par prognozējumām sistēmām, tad ir jāsaprot, ka tās vēl joprojām ir inovācijas. Un inovācijas nevienmēr, tad, kad mēs uzsākam inovāciju projektus, mēs varam nenonākt tur, kur mēs gribējām. Un ne tāpēc, ka tehnoloģijas nestrādā vai sistēma ir kaut kā nepareizi uzbūvēta. Tāpēc, ka, piemēram, uzbūvējot ļoti efektīvu kvalitātes kontrolas sistēmu, var pēkšņi nonākt uzņēmuma situācijā, kurā viņš saprot, ka 30% no viņa radītās produkcijas ir brāķis pēc būtības. Vienkārši kaut kā tā. Pirms tam nezināja, vai ne? Nezināja, tieši tā. Un tajā brīdī bāc, ko tad tagad ar to visu darīt? Dot atlaides, nesūtīt klientam, bet tad ir baigi daudz atbirums, un tad varētu runāt ar piegādātājiem, un tie piegādātāji saka, jā, bet ja tu gribi kvalitīvāk, tad 10 reizes dārgāk. Biznesa case vairs neizpildās. Viņš tiek challengeots citā punktā. Un tā ir tā inovācijas tā negatīvā puse, par ko mēs nebieži runājam šobrīd plašāk publikā. Tad tas, ka tu vari nenonākt tur, kur tu gribēji sākumā. Savukārt, otra puse, ja mēs runājam par ģeneratīviem mākslīgiem intelektu tīkliem, tad es teiktu, vismaz no savas skata punkta, ka tā ir šī fake fakti, jeb safabricētā informācija. Kā saprast, ka tas, ko tu saņem, tu tam vari uzticēties? Kā izsvērt? Un es nonāku pie šī secinājuma, ka faktiski tev ir jāzina tā joma, par kuru tu vaicā tam mākslīgam intelektam, lai tu varētu izsvērt. Tas ir derīgs rezultāts, tas nav derīgs.
tas tev radīs kaitējumu, neradīs kaitējumu. Tas ir atkal tādā komercdarbības kontekstā. Nu, ko tad mākslīga intelekta sistēmas līdzīgi kā nazis var izmantot maizes sagriešanai, bet var arī izdarīt kaut kam sliktam, tad jāmāk pareizi to lietot, bet, ja mēs zinām, nav jābaidās, vienkārši jābūt vairāk izglītotiem un kritiskiem vērtējumā, bet kopumā tas varētu būt pozitīvi mūsu sabiedrības un arī biznesa attīstībai. Liels paldies par sarunu! Paldies jums!